Esiet sveicināti, dārgie absolūtās patiesības meklētāji! Tieši ar šādu uzrunu pie Bhagavad-gītas institūta studentiem vienmēr vēršas tā vadītāja Marina Targākava. Un šodien ar prieku arī es vēršos pie jums, dārgie absolūtās patiesības meklētāji, mūsu Bhagavad-gītas institūta studenti. Mani sauc Ilze Roze, esmu viena no institūta kuratoriem. Un es esmu pateicīga par iespēju ierunāt latviešu valodā Bhagavad-gītas institūta mācību audio materiālu, kas ir sagatavots saskaņā ar Marinas Targākavas lasījumu. Kā arī visas institūta komandas vārdā pateicamies jums par to, ka esat pievienojušies Bhagavad-gītas institūtam. Šajā laikā, kad katru dienu mūs pārpludina informācija, viedokļi un jaunumi, ir tik svarīgi ikvienam atrast iekšējo balstu, kaut ko mūžīgu un nemainīgu. Bhagavad-gīta pirmo reizi tika pavēstīta pirms 100 miljonu gadu saules dievam Vivasvanam, radīšanas rītausmā. Vēlāk tā tika vēlreiz atklāta Arjunam, Kurukšetras kaujas laukā pirms vairāk nekā 5000 gadiem. Kopš tā laika pasaule ir piedzīvojusi neskaitāmas pārmaiņas. Civilizācijas ir dzimušas un mirušas, bijuši kāri, bats, epidēmijas un arī atzimšanas laiki. Bet mūžīgās vērtības paliek, un tās ir tās, kas mums sniedz spēku, kad viss cits mainās. Tāpēc ir liels prieks, ka tieši šobrīd, pārmaiņu un satricinājumu laikā, mēs kopīgi sākam klausīties Dieva augstākās personības vēstījumu un iepazīt to, ko viņš vēlas mums pateikt. Kā teikts, kur 2 vai 3 sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mēs ticam, ka šajos lasījumos mēs spēsim saklausīt tieši to, kas nepieciešams katram no mums, šeit un tagad. Bhagavad-gītas institūta komanda no sirds cer, ka šie lasījumi palīdzēs mums kļūt par labākiem cilvēkiem, padziļināt izpratni un bagātināt mūsu sirdis. Lai jums visiem jauka šī diena!